Esiet sveicināti kārtējā Digitev raidierakstā, un šo raidierakstu gribās sākt ar tādu apsveikumu dziesmu. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, rāženi, strādājoti. Par ko un kam par godu ir šī dziesma, ChatGPT 2 gadus atpakaļ ir piedzimis, un šobrīd ir 2 gadu jubileja, hip-hip-hurēja. Un šo jubileju kopā tādā improvizētā veidā mēs nosvinēsim ar Agati Ambulti, kura ir Rīgas Stradiņu universitātes mākslīgā intelekta vadītāja. Labvakar! Čau, Artur! Pastāst, ko dara Rīgas Stradiņu universitātes mākslīgā intelekta vadītāja? Daudz ko, bet es domāju, ka šādu te amatu Latvijā arī kļūs ar vien vairāk. Šobrīd tam nav klasifikatorā vietiņa paredzēta, bet drīz gan jau, ka būs. Manos pienākumos ietilpst izdarīt visu, lai pēc iespējas vairāk jēgpilni pielietot mākslīgo intelektu. Gan dažādos iekšējos procesos, gan arī studiju procesā. Un, teiksim, izglītot gan studentus, gan mācību spēkus par iespējām, par riskiem tai skaitā. Un virzīt šo tehnoloģiju, lai viņi tiktu pielietot jēgpilni, jaudīgi un lai digitāli transformētu dažādus procesus, kas universitātē ir. Kā tu nokļuvi līdz šai lomai? Pēc izglītības es esmu programmētāja. Es 8 gadus noprogrammēju gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pēc tam 5 gadus es vadīju 2 organizācijas. Es vēl joprojām esmu valdes locekli 2 organizācijās, Digitālo inovāciju parkā un Liepājas tehnoloģiju klasterī. Un, teiksim tā, no programmētājas par vadītāju bija tas tāds pārmaiņu posms. Un tāpēc varbūt es saskatu principā pasauli caur tehnoloģijām, un es vadu arī caur tehnoloģijām. Un tikko kā iznāca ChatGPT, es sapratu, ka šis mainīs to, kā mēs visu darām. Un iekšā abās organizācijās, kuras es vadīju, es pateicu, mēs būsim AI first, kas nozīmē, ka mākslīgais intelekts, kur var ar mākslīgo intelektu, tur tad to daram tā. Un mainījās arī veids, kā man bija jāvada kā vadītājai, ka nepieņemt vairāk vienkārši, piemēram, ir jāsagatavo preses relīze par pasākumu, tad tagad es pateicu, ka es gribu redzēt promptu, jeb vaicājumu. Atsūta promptu, un es pat uztaisīšu, ja? Vai kā? Nē, ka es gribu redzēt promptu, kas ir taisījis to konkrēto preses relīzi, un ka tad es pieņemu to preses relīzi. Jo, nav jēga katru reizi, teiksim, inovēt uz preses relīzi. Preses relīze sastāv no konkrētām lietām, tur ir jābūt konkrētai informācijai, kas ir jāpasniedz tādā informējošā veidā. Un katru reizi to darīt no jauna, nav varbūt gluži jēgas. Tāpēc tur ir prompts, ko mēs tagad varam izmantot katru reizi, un katru reizi, protams, nedaudz pieslīpēt. Jā. Un es esmu no tiem vadītājiem, kam patīk, tomēr izmantot to kā tādu palīgu rīku, nevis teikt, ka tagad, viss tikai mākslīgais intelekts, ar mākslīgo intelektu visu, cik var, bet pēc tam tomēr tas cilvēciskais faktors saglabājās. Pagaidām, kā šī tehnoloģija attīstās šobrīd, tad tādā veidā. Un tad es sāku palīdzēt arī uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem ievies šo tehnoloģiju. Un tā es arī nokļuvu Stradiņos, kur es universitātē pasniedzu jaunu studiju kursu, izveidoju tieši par ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kā uzlabot savu produktivitāti. Tad pēc tam viņi skatījās, ka tēma ir aktuāla, kā būtu, ja mēs sadarbotos ciešāk un ieviest mākslīgo intelektu. Patīk to filmu, tad dzimšanas dienu mēs tā... Kas notika 2 gadus atpakaļ? Cik tas bija ar šī dienas skatu punktu nozīmīgi? Super nozīmīgi. Ir maz tādu mirkļu cilvēces vēsturē, kad visa cilvēce ir nolikta uz vienas starta līnijas. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību mēs varam attīstīt savus prasmes vēl nebijušā veidā. Viens no tādiem pavērsienu punktiem bija visdažādākās tehnoloģijas, kas mūs transportēja viskaut kur un dzinēja dažādi. Tad bija mājaslapas, un tagad ir mākslīgais intelekts, kas savieno mūs ar visu pasauli un spēja arī mūsu konkurētspēju pavirzīt uz priekšu. Mēs varam apdzīt lielos uzņēmumus, vai arī lielie uzņēmumi var darīt kaut ko pilnīgi savādāk. Katrs cilvēks kā tāds, viņam ir tagad pavērts vairāk iespējas, inovēt un mācīties, apgūt lietas, padarīt vairāk, ātrāk, efektīvāk, kas ir pierādīts arī pētījumos. Tas nav tikai apgalvojums. Un faktiski tā lielā izmaiņa bija tā, ja līdz tam tas bija kaut kas tāds, kas varbūt bija pieejams bagātākajiem, gudrākajiem, lielākajiem, tad 2 gadus atpakaļ mēs pēkšņi sapratām, ka jebkurš var ņemt un darīt.
Nu jā, tas atslēgas punkts varbūt ir tas, ka šai nenormāli jaudīgajai tehnoloģijai un šiem te lielajiem datiem un tam visam mums beidzot ir saskarne, caur kuru ar viņu darboties, caur kuru darboties ar šiem mākslīgā intelekta rīkiem. Jo pirms tam tā izstrāde bija mežonīgi dārga. Tur vajadzēja tiešām gudrākos cilvēkus un ļoti lielu finansējumu, jo šīs datu kops bija vai nu jānopērk, vai nu jādabū kaut kur šie dati. Un, tur daudz, to visu uzprogrammēt, to visu salikt kopā, attīstīt šos te mākslīgā intelektu, apmācīt. Tur bija daudz ko darīt. Kas pa šiem 2 gadiem noticis ar AI rīkiem, ar mums? Izmantojam vairāk, vai esam kaut kādā brīdī vīlušies? Kā tu raksturot? Kur mēs esam pēc tiem 2 gadiem, tagad 2. dzimšanas dienā? Mēs jau pēc mēneša bijām jau apsteiguši, tas bija ātrāk adaptētais un lietotais rīks pasaulē. Miljons lietotāju pāris dienās. Tur tā statistika bija diezgan iespaidīga. Ja 5 miljardiem cilvēku uz pasaules vispār bija pieejams internets, tad es ceru, ka es nekļūdos. Ja kas tad komentāros tas bija rekords katrā gadījumā, jā. tad 1/5 no viņiem super ātri sāk lietot šo tehnoloģiju, un tas bija daudz vairāk nekā sāka Excel lietot. Mums likās, ka Excels ak Dievs, un tagad dinozaurs, 10 gadi jau ar mums. Bet tad vienā mirklī vienkārši pēkšņi ir šis te mākslīgā intelekta rīks, ko pēkšņi lieto 1/5, kuriem vispār ir pieejams internets. Tad tur arī tāds, skaidrs, ka sprādziens. Tas, ka tagad ir vilšanās. Ir vilšanās? Tā ir skaitā, jo, ko es novēroju arī apmācot uzņēmumus. Un man ir diezgan daudz šie klienti, un ja no sākuma uzņēmuma nāca mācīties, kas tas ir, kā to lietot, kā foršāk, kā ātrāk, kā labāk, tad tagad jau ir uzņēmumi, kas nāk, klausies tagad. Mēs pamēģinājām tos mākslīgā intelekta rīkus, zini, man kolektīvs ir vīlies. Mums vajag kādu, kurš atkal... Psihologu. Bez maz vai. Un īstenībā par tiem psihologiem runājot, tur ir arī psiholoģiska barjera cilvēkiem, lai vispār sāk lietot šo tehnoloģiju, jo tas ir kaut kas jauns, kaut kas nav, viņš nedarbojās tā, kā tur tajos ierastajos veidos varbūt. Un kad īstenībā tās īstās barjeras ir tieši psiholoģiskas, jo es kaut ko līdzīgi novēroju arī mūsu kolektīvos, kad mums visi ir gudri cilvēki, IT, maģistri, IT, bakalauri. Un es saku visiem, jā, tagad būs mākslīgais intelekts, visi darbosimies ar to. Un visi džeki, pārsvarā mums džeki bija kolektīvi, jā, un tad neviens nelieto. Un tur nav vairāk nekāda zināšana barjera. Tā kā gan šī psiholoģiskāk, kad kā sākt lietot, man nav vērti, man ātrāk pašam izdarīt. Kuros mirkļos lietot, kad nelietot, un tad vēl nāk tā vilšanās, kad jau sāk lietot. Bet kopumā tendence ir, ka arvien vairāk adaptē šo tehnoloģiju. Kādas, izklausās, ka tu galīgi neesi vilsies rīkos, manuprāt, jā, tā ir? Es esmu fans, absolūts fans. Kas ir tas, ko tu saki tiem, kur tu dzirdi šo vilšanos, un caur kādu perspektīvu tu stāsti, kāpēc tu atkal neesi vīlusies un kāpēc tu saskati tik daudz iespējas? Man ir vesels anti-vilšanās sarakstīns. Varbūt dažus var izcelt. Mēs varam visu kaut kam iziet cauri. Es par savās prezentācijās rādu, jo tagad arī diezgan daudz aicinu uz dažādām konferencēm, kur es dalos ar šo sarakstīnu. Un tur ir, šobrīd jau tas ir 14 soļu sarakstīns, 14 soļu programma, kā ieviest mākslīgo intelektu savā personīgajā ikdienā. Un tur mēs ejam cauri vienkārši tiem pielietojumiem, kad sākumā, nav varbūt tā, tagad es visur lietošu. Un tad ir tā, vismaz vienā lietā. Beidzot būs man kāds dubultais, tur dvīnis vai digitālais. Jā. Un tad izrādās, ka nav tik vienkārši. Kad kaut kas iebremzējās, kaut kas. Un tad tur ir, piemēram, pamēģini iegūt informāciju no sava, no kāda dokumenta. Tad iegūst, lai tas prompts ir labs. Sāc strādāt ar to. Un tā pa solīšiem visdažādākos pielietojumus. Šobrīd es viņus esmu apkopojis kā vismaz 14 jēgpilnas pielietojumus, kur var lietot šo tehnoloģiju. Un tad, kad cilvēki iziet cauri tam sarakstīņam, tad viņi tā kā saprot, jā, nav jau tik slikti, ka īstenībā ir diezgan jēgpilni. Un tad, izejot cauri, viņiem jau ir tie savi pirmie palīgi, un tad ir tas pirmais mirklis, es viņu tik bieži lietoju, ka man laikam ir jēga viņu te saglabāt, un tad, lai ir vieglāk uzklišanāt, lai tur nav jāmeklē kaut kur, tāda veida barjerām tiek pāri, un tad jau viss aiziet. Vai mēs esam sasnieguši tavuprāt to brīdi, kad ir rezultāts, prompts, un es kā prompta devējs, faktiski varu jau atslābt un pacelt ķepas gaisā un tālāk, lai pats darbojās? Nē, ja mēs konkrēti ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, ja mēs par to runājam, tad, es kā vadītāji
Es neredzu, ka tas tā būtu šobrīd iespējams. Kas Tomēr... ir tās limitācijas? Galvenās, kas jau piemīt ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam, tā ir tā ticamība, ka var sajukt, var halucinēties kaut kas, bet šī tehnoloģija atkal ir savā sliktākajā stāvoklī. Tā jebkad būs, jā. Precīzi. Un tagad, mēs svinam 2 gadu jubileju, un paliek arvien labāk. Arī es arvien vairāk uzticos, bet tomēr zinot to, ka uzņēmuma tēls, uzņēmuma atrodamība kaut kādā ziņā arī no tā ir atkarīga, ir daudz šīs lietas, ka nevar pilnībā. Tāpēc tas ir ļoti labs rīks, kā kalkulators. Mēs ar kalkulatoriem neaizstājam grāmatvežu, bet tas noteikti ir rīks, kur katram grāmatvedim būtu jālieto. Un man liekas, ka tas vairāk varbūt kas te klīst tādas pārnot frāzes, ka tev neaizstās mākslīgais intelekts, bet tev aizstās pavisam noteikti kāds, kurš izmanto mākslīgo intelektu. Un tam es gan pilnībā ticu. Un arī sev kolektīvā es esmu pateikusi, ka pie manīm nestrādās cilvēki, kas nepārzina ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kur to nesaprot. Ja speciālists ir labs, viņš atnāks pie mums, es novadīšu viņam 3 stundu apmācību, un viņš sapratīs, kas tas ir par rīku, kā viņu lietot un kā loģiskāk, jo tā ir nākotne. Jo arī tagad interesanti, kas ir iekšēji skatoties uz procesiem uzņēmumā, katrs veido savus tos mazos palīgus. Bet mēs jau esam tajā mirklī, un tas vēl tikai pastiprināsies, ka šie te mazie rīki, mazie palīgi būs savienojami savā starpā. Un tavu palīgi runās ar maniem palīgiem. Un tur ir ļoti liels potenciāls superlielai izaugsmei uzņēmumam, organizācijai iekšēji, savienojot šos te cilvēku palīgus savā starpā un automatizējot, digitalizējot procesus tādā veidā. Jo tas īstenībā šobrīd ir tāds atbildīgs posms, jo katrs tas cilvēks, kurš dara to procesu, viņš zina vislabāk, kā to digitalizēt, automatizēt, no savas perspektīvas. Tad kopā ar vadību to var ievirzīt tādā ļoti labā gultnē, kur būs super izaugsme. Tu pieminēji vārdu digitalizāciju. Raidieraksts arī par un ap digitalizāciju, mākslīgais intelekts. Kā tu savienot tos jēdzienus kopā? Ir saistība starp viņiem, nav? Nē, absolūti ir saistība. Mums ir daudz piemēru, ko mēs varam darīt absolūti savādāk, un mūsu gadījumā šo te 2 organizāciju, kuras pateicu, kad AI first, vispirms darīsim ar mākslīgo intelektu, un tad, ja nevaram, tad darīsim savādāk. Tur mēs skatījāmies uz procesiem. Tā, mēs tagad daram šito procesu. Mums arī bija podcasts, tieši tāpat kā raidieraksts, kur mēs tagad ierakstām, tāds pats ir arī mums. Un mēs sapratām, ka mēs ļoti daudz soļu šajā procesā darījām manuāli, pa vecam, kā saka. Atnāca cilvēks uz studiju, mēs viņu nointervējām, pierakstījām galvenos punktus, pēc tam tas cilvēks, kas intervē, paņem savus papīrus, iet un taisa, tad par aprakstu. Kā tur tas, Arturs dara to, viņš ikdienā ir tas, un viņam vēl patīk tas. Un tad tas viss ir jāiepostē vismaz 5 sociālajos tīklos. Pēc tam vajag vismaz 5 dažādi izmēra bildes. Pēc tam to vajag arī ielikt bloga rakstā, to vajag newsletterī vai ziņu izsūtnē ielikt. Un tad tu saproti, ka mums tas podcasts aizņem 3 dienas. Saruna 30 minūtes, bet pēc tam... Jā, tas viss ir jāapstrādā, tie pieraksti, pēc tam no video ir jāpaņem šīs te laiki, cikos, kas ko teica. Un to visu mēs sapratām, ka mākslīgais intelekts tik daudzos punktos iet iekšā, un tad mēs priekš sevs nolikām visur, kur ir attēli un visur, kur ir teksti, tur būs mākslīgais intelekts. Un no 3 dienām mēs šo procesu salikām uz 3 stundām. Kurš gan zina labāk pastāstīt kā par sevi pats cilvēks, viņš pats par sevi uzrakst, atsūta mums, tikko kā mums iekrīt mūsu Google formā par cilvēku aprakstu, tas tiek apstrādāts ar mākslīgo intelektu, var tikt nosūtīts atpakaļ, tad cilvēks vēl pats viesis var apstrādāt savu informāciju, atsūtās mums atpakaļ, un pēc tam tiek sagatavot uzreiz jau visi šie ieraksti. Tas process kļuva tik baudāms, tik patīkams, un arī mēs vairāk varam iterēt vai pieslīpēt vai strādāt ar tieši to cilvēku. Un, tas mums ir devis laiku, un tā mēs sākām skatīties uz visiem procesiem. Un, tas ir super digitalizācija mums ir notikusi, vienkārši skatoties, paga, vai tikai te nav iespēja mākslīgiem intelektam. Kad ir, tad ir. Bet sākums tāpat ir šis te process dienas beigās. Precīzi, tur ir jāsaprot. Kas nav mainījies, jā. Rīki mainās, bet process ir tas izšķirošais, ko mēs gribam paskatīties un saprast, ko mēs gribam darīt citādāk. Jā, jo nav jau jēga ieviest mākslīgo intelektu ieviešanas pēc. Tagad ienāca tirāns Agate, visur. Nav jēga no visur. Jēga ir tur, kur tam ir jēga. Un tur ir atkal jāsēž kopā ar kolēģiem, jāsēž ar komandu. Komanda, kā mēs varētu, ko te varētu darīt gudrāk, ātrāk, efektīvāk? Te mēs tos tekstus gatavojam. Tur tas Džeks viņus vairākas dienas raksta.
cilvēks labi, bet nu, tas viņa potenciāli var izmantot citur. Un tā mēs arī sapratām, ka tur nav stāsts par tikšanu vaļā no cilvēkiem vai no kaut kā tāda. Tie cilvēki vienalga paliek, bet viņu spējas tagad tiek vairotas, un viņu potenciāls tiek piepildīts ar vairāk lietām, kas ir aktuāls tieši tam pašam cilvēkam. Jo faktiski tu pameti tādu labu ierosinājumu uzņēmumiem, jo bieži vien ir tas dzirdams, ka šie rīki ir faktiski tāda personiskās efektivitātes rīki, un kā tad to ieslēgt tādā uzņēmumu vidē. Tad īstenībā tas, ko tu saki, atslēgas vārds ir izpratni par procesu un vēlme to uzlabot? Nu jā, ir dažādi principi, kur Ķīnā to daudz, Japānā to pielieto, ka katrs ir sava procesa īpašnieks. Jā, un katram šim cilvēkam ir iespēja kaut ko vienu uzlabot. Katru nedēļu izdomāt vai katru dienu izdomāt vienu lietiņu, ko var darīt nedaudz optimālāk. Un tam ir veselas mācības, kā to darīt, un pieejas, un ko tik vēl ne. Man liekas, ka tas ir tagad nonācis līdz mums, ka tas ir tas īstais veids, kā sevi vadīt katram pašam kā cilvēkam. Tas ir savas operētāju sistēmas vadība. Slīpēšana, jā, vai uzlabošana. Personīgā vadība, jā. Kā mēs kā eksperti nākam. Jo man liekas, mēs droši vien vēl kādā mirklī parunāsim arī par to nākotni, kur viss iet, bet es stipri ticu, ka ja tagad tehnoloģijas ir vairāk kā rīki, tad turpmāk mēs vairāk pirksim nevis tehnoloģiskos rīkus, bet prasmes. Un te katram cilvēkam būs arī jāmaina tā varbūt domāšana un prizma, kā virzīt sevi uz to, lai mums piemīt vairāk prasmes, spēt valdīt pār tām tehnoloģijām, un kādas prasmes mēs tirgosim. Jo tagad visiem būs pieejams mārketinga prasmes, visiem būs pieejamas programmēšanas prasmes, un šīs visas nozares transformēsies, bet kādam viņas vajadzēs virzīt, veidot, būvēt, un tad mēs vairāk tirgosim tieši šīs te mūsu personīgās prasmes. Bet tās personīgās prasmes, jo droši vien nepietiek ar to, ka tu atnāc brīnišķīgs marketologs, jā, teiksim tā. Tu nāc ar kaut kādu savu jau vērtības piedāvājumu nākotnē, es jums palīdzēšu izdarīt to un to, vai kā tu to redzi? Šobrīd par nākotni ir super grūti runāt, jo ir taisnība gan visiem, gan tiem, kas saka, ka būs labi, gan tie, kas saka, ka būs slikti. Abi tie scenāriji piepildīsies, un viņi visticamāk paralēli piepildīsies. Tāpēc ir grūti saprast, kā tirgus transformēsies. Transformēsies izglītība, transformēsies pakalpojumi, uzņēmēja darbība, viss. Bet manuprāt, uz labu, ja mēs menedžēsim riskus. Es varbūt izvairījos no jautājuma, bet es nezinu, vai tas atbildēja. Nē, droši vien tas ir stāsts par to, ka nākotni prognozēt pie tā, kur mēs šobrīd esam, ir diezgan grūts uzdevums. Mēs saprotam, ka kaut kas mainās, stipri mainās, mēs ļepatojam, kā teikt, līdzi iespējām droši vien, ka tas ir arī īstais apgalvojums. Kurš ļepato? Kurš izmanto? Kurš, jā. Es burtiski dažas dienas atpakaļ skatījos fantastisku diskusiju paneli starp vadošo tehnoloģiju vadītājiem. Un tur bija TikTok vadītājs, Nvidia vadītājs, Google, YouTube, tādi smagsvari tehnoloģijās. Viņiem prasīja, kā jūs uz šo tehnoloģiju skatāties? Tā ir tāds trends, kā viņi? Nē, taču tas ir jāievieš, tas visiem ir jāuzlas. Tagad ir iespēja laiks, tagad ir jāievieš, mums ir jāspēj pēc iespējas vairāk izmantot šo tehnoloģiju, investējot divos virzienos. Viens ir tas tehnoloģija attīstības virziens, pareizi dara tie uzņēmumi, kas apmāca savus darbiniekus, un pareizi dara tie darbinieki, kas mācās. No tā neizgrozīsies. Vajadzēs, un tas būs priekšrocība salīdzinājumā ar citiem. Bet tikpat daudz ir jāiegulda arī riskos, jo viņi ir pavisam reāli. Un atkal abi tie scenāriji piepildīsies. Būs gan ļoti forši, mums ir potenciāls izārstēt visas slimības, bet tajā pašā laikā radīt visu veidu kataklizmus. Tad jāizvērtē. Tu pieminēji riskus arī. Tad uzliekam galdā, kas ir tie riski vai bīstamības, kas mums būtu jāņem vērā, un, jo mēs to saprotam, mēs ar to varam kaut ko darīt. Tāpat kā ieguvumi, tāpat arī riski ir šobrīd gandrīz bezgalīgi. Cik mēs varam iedomāties. Un jau tagad ir grūti varbūt atšķirt šo te realitāti no fabricējuma vai kaut kādas safabricētas informācijas, fake news un viss tā, tas paliks tikai trakāk. Būs jākāpina visu veidu kritiskās domāšanas prasmes, jo tāpat kā šie rīki padara
produktīvus, foršos cilvēkus, tāpat arī krāpniekus. Un arī krāpnieki kļūs slīpētāki, varēs padarīt vairāk, un katrs krāpnieks varēs uztaisīt savu mazu krāpnieciņu tīkliņu, mazie palīdziņu krāpnieciņu. Un tāpat pretī būs labie palīdziņi, kas cīnās, un beigās tas tā cīņa pāries tādā mākslīgā intelekta lielajā cīņā, bet atkal, grūti spriest, kā tas viss izvērtīsies. Noteikti izvērtēt ziņas, izvērtēt, kas ir patiesība, kas nē, uzmanīties no kiberuzbrukumiem, tāpēc arī visi šie lielie pasaules uzņēmumu vadītāji, viņi saka, investēt mākslīgā intelekta, tikai noteikti investēt, bet arī risku menedžēšanā. Tikpat daudz, cik attīstībā, tik arī riskos. Jā, man tieši šodien atsūtīja mūsu Vizmas CEO WhatsAppā ziņu, kad būtu nepieciešams pārskaitīt naudiņu kaut ko, piemēram, jā. Jā, mums, piemēram, ģimenē, mums ir jau arī šīs te paroles, kad zvana un saka, čau, pieeja pie manas pasas, es esmu nosauc, man tur ātri vajag aizpildīt formu. Paga, ko? Es atzinīšu, pārbaudīšu, vēlreiz tev. Jā, un paliek tiešām traki, tā kā, tur ir visveidi riski. Bet, gliemēs arī tiek uz priekšu tikai izlienot laukā no savas mājiņas. Precīzi. Kas ir tie tavi ieteikumi vēlreiz biznesam? Tie tad ļoti tiešām tie personiskās produktivitātes rīki. Ja tu minēji nedaudz vilšanās no biznesa puses, varbūt kas ir tā tava recepte, hei, biznes, dariet šīs lietas un iegūsiet, atrisināsiet savas problēmas, uzlabosiet klientu apmierinātību, uzlabosiet procesu, kas ir tās aktuālās lietas. Ja? Pirmais solis noteikti ir izpratne. Ja cilvēks kaut ko nesaprot, viņš baidās no tā. Un no manas pieredzes pat saprotot, pat ne baidās, bet kaut kā ir tā dabīgā tā pretestība, tas psiholoģiskais faktors, ka man tur labāk bija pa vecam. Un tā ir tāda pavisam reāla lieta, ka ar to ir jātiek galā. Jo šis ir tāds iespēja laiks, jo atkal mēs esam visus tās kopējās līnijas, mēs katrs var izrauties priekšā. Ja nebūs spēja iekšēji inovēt uzņēmumiem, tas ir reāls risks, jo tagad katrs mazais startupiņš un uzņēmumiņš var radīt kaut ko tādu, kas apsteidz lielos, jo viņi ir ātrāki, veiklāki. Un tad tie riski ir pavisam reāli. Jāsāk ir ar izglītību, jo tad rodās izpratne, un tad rodās arī idejas. Un tad ir jādod brīvība darbiniekiem, brīvība inovēt. Jā, bet te pašā laikā vadlīnijas. Kurā mirklī mēs viens ir inovēt, bet atkal tikpat daudz, cik investēt inovācijās, tikpat arī riskos. Darbiniekiem jāsaprot ir tā tehnoloģija un jāsaprot, kur nedrīkst iet, ko nedrīkst augšu pielādēt. Tā kā, tur, bez izglītības tas viss vienkārši neskaitās, vispārējais, nebūs. Tur, ja tie cilvēki baidīsies lietot tos rīks, ja viņi nelietos, ja viņi atteiksies, jo tagad ir interesanti, jau tagad parādās mākslīgais intelekts, kas, principā, pilnībā pieejams, kas var klikšķināt visu kaut kur, darboties ar ekrānu. Ekrānu formas ir klikšķināt, izdarīt visu sveicam. Un tas ir pieejams katram, tev, man, mums visiem, tas nāk atkal riski un iespējas, bet ja darbinieki baidīsies un nejutīsies ērti, tad pat nav varbūt runa arī par tādām dziļām bailēm, man bail no tās tehnoloģijas. Pat tad, kad viņi nebaidās, ka viņi jau lieto, vienalga, varbūt, ja viņi jūtās nērti vai viņi jūtās, ka viņi muļķīgu kaut ko pateiks, tas attur uzņēmumu no iespējas inovēt. Jo tagad katrs darbinieks, tā kā mums bija 3 dienas podcasts jātājas un visur jāpublicē, jāraksta. Jādarbojās, ne? Jā, visu laiku kaut kas jādara. Un ja tagad mēs varam dažās stundās to visu dabūt gatavu, tad, tur ir kaut kāds produktivitātes kāpums, bet uzņēmumam tas var būt izšķirošs cīņā ar konkurentiem, cīņā par pozīcijām tirgū, cīņā par to, lai iekļūtu jaunos tirgos. Katrs darbinieks, ja viņš var multiplicēt savus spējas vairāk kārt, tā iespēja ir jāizmanto. Mums reti, kad ir tāda iespēja. Tūlīt visiem būs, visiem viss, un tad jau būs tā iespēja nedaudz palaist garām. Bet tas ir liels izaicinājums, jo referencēties ar to šodien laikam nepieminējam, bet Gartners, kurš stāsta, personiskā produktivitāte, mēs tās stundas ietaupam, un tas, ko viņi saka, un tad tie darbinieki iet dzert lati. Jā. Un ir tas izaicinājums, kā to laiku īstenībā pēc tam aizvilkt produktīvā gultnē. No uzņēmuma puses. Precīzi. Un tas ir kaut kas, ar ko arī pašai vadībai ir jāstrādā. No vadības skatu punkta, īstenībā Latvijā, manuprāt, cik es esmu redzējusi, ir maz uzņēmumu vadības, kas, piemēram,
orientējās mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Nu, tas ir kaut kas, ko mēs arī tagad Rīgas Stradiņu universitātē mēs taisam veselu jaunu studiju programmu, digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta vadība. Un šajā studiju programmā viss uzsver būs likts uz to, lai izprastu šo tehnoloģiju un kā viņu pārvaldīt, kā viņu ieviest, kā viņu vadīt. Jo kurš vadītājs zina, ar ko atšķirās, piemēram, tas pats ChatGPT no Tesla? Kas par tehnoloģiju viņiem ir apakšā? Kāda veida mākslīgais intelekts, jo ir tik daudz tie paveidi, tik daudz lietas, un mēs šodien varbūt vairāk, dzimšanas dienas noskaņās vairāk par runājam par ģeneratīvajiem. GPT un ģeneratīvo, jā, bet Lielie īstenībā tur ir, valodu modeļi. jā. Nu, precīzi, tur ir mega pasaule, kas jau ir iedarbināta 50. un 60. gados, un tur ir tik daudz ko vēl atklāt, tik daudz ko optimizēt. Mākslīgais intelekts, kas var pats pa sevi mācīties. Mākslīgais intelekts, ko mēs paši varam apmācīt. Nu, tur ir tādas iespējas. Un to visu neizmantot būtu muļķīgi, bet, ja tu nezini, pa ko tu runā, ja tu tā kā atkal, reku, tas būs pārmaiņu vadības process. Kā vadība būs gatava vadīt šīs pārmaiņas, kas nāk ar tiem darbiniekiem, jo, ja darbinieki paliks arī gudrāki, spējīgāki, jaudīgāki, kāpēc tad, lai viņi strādā tajā uzņēmumā? Tur arī ir savi riski, ka, viņus ir jānodarbina arī pietiekami daudz, pietiekami jēgpilni pie šiem procesiem, jāļauj izpausties, jāļauj inovēt. Savādāk atkal ja mēs nonākam pie tā paša, tehnoloģijas ir viena lieta, bet organizācijas kultūra, cilvēki, izpratni par procesiem, par problēmām īstenībā ir izējas punkts. Tieši tā. Tās pamatlietas jau ir viss sarežģītais ir vienkārši, principā. Tas pamatlietas jau tās pašas. Klau, 2 gadu jubilejā, kas būtu tavs novēlējums? Vai nu ChatGPT vai lietotājiem, tu vari izdomāt pati, nākamajiem 2 gadiem? Mans novēlējums, man liekas, visai cilvēcei. Šaujam pa visiem. Būt zinātkāriem. Vienkārši pētīt, lekt iekšā šajā vilcienā un tādu atrodiet sevī to iekšējo nūģi, kas ir tādu foršoto nūģi, kas ir izsalcis saprast. Izsalcis iemācīties. Varbūt tā puse vai kā? Tā curiosity, tas vārds, kas nāk galvā, tāda zinātkāra. Marsa robotiņš. Esiet kā Marsa robotiņi un atklājiet jaunas zemes, atklājiet jaunas pasaules, jo tā tehnoloģija paliks tik jaudīga, jau tagad viņi ir super tehnoloģija, tiešām var pātrināt, efektivizēt visu kaut ko. Un tas novēlējums ir nepalikt putekļos, jo tas tā lieta par tiem, ka tev aizstās tas cilvēks, kas lieto to mākslīgo intelektu, tur gan, es domāju, ka tas ir stabili. Super. Milzīgs paldies par tavu enerģijas lādiņu, ko tu iedevi mums kā lietotājiem. Un, paldies par sarunu. Paldies, ka uzaicināji. Paldies. Un citus raidierakstus skatieties populārākajās straumēšanas vietnēs. Paldies, ka klausījāties. Visu labu! Čau!